Paldies! Stādoties priekšā, kas es esmu un no kurienes nāku, es no maksājuma industrijas, Visa Europe. Jā, būtībā atbildu par tirgus attīstību Baltijā un par pārdošanu. Jā, kāpēc RTU un kāpēc es esmu šeit? Jāsaka tā, ka mans stāsts ar RTU sākās tālajā 1998. gadā. Tad, kad es nolēmu iestāties un studēt uzņēmējdarbību arī tāpatās bakalaurā. Ilgus gadus dažādos citādos veidos pēc bakalaura pabeigšanas. Bija dažādi kursi, dažādas apmācības un dažādi certifikāti. Mini MBA Zviedru augstskolā un galu galā pāris gadus atpakaļ, tad, kad nolēmu, kad tomēr nopietnu putukrējumu uz tās kārtiņas gribās, tad izvēle krita par labu inovāciju un vadības programmai. Kāpēc? Programma angļu valodā plus sadarbība ar starptautiskām augstskolām arī pati programma ļoti piesātināta, ļoti daudz ko ieguvu. Jā, bija dažādi faileri, ne bez tiem. Kā students, protams, bija pāris nodarbības un ļoti prasīgi pasniedzēji, kur mēs grupā strādājot būtībā vienos divos naktī beidzām darbus, jo visi, kas mēs grupā bijām strādājoši cilvēki, un līdz ar to nodarbības viss notika sestdienās pārsvarā, kas bija ļoti liels bonus arī par labu izvēlei. Un jāsaka tā, ka nenožēloju ne mirkli, ieguvos esmu ļoti, ļoti daudz, neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem. Ļoti atmiņā palicis grupas darbs Jāņa Caunes vadītājā un nodarbībās par stratēģiju. Mēs nebijām viegls kurs. Jāsaka tā, ka visi mēs dažādās vadošās pozīcijās arī bijām no dažādiem uzņēmumiem. Un sanāk tā, ka arī pasniedzējiem likām mazliet iesvīst. Izaicinājām, prieks par izturību un par to, ka izaicināja viņi mūs. Par pašu mīļāko priekšmetu, kas man likās, man arī deva ļoti daudz, ir Elīnas Gailes sarkanas tieši par jaunu produktu izstrādi. Milzīgs paldies Modrim Ozoliņam par mūsu skubināšanu. 2 gadu laikā biju Kembridžā, Venture Capital Camp no Latvijas būtībā. Modra skubināti mēs pieteicāmies ar grupu, aizstāvējām savējo projektu, ko mēs izstrādājām kā reizi priekšmetā. To pašu es teiktu, kad neskaitāms reizes esmu izmantojis tīri praksē darbā, ņemot vērā, ka atbildu par fintechiem arī Baltijā. Esmu dažādās žūrijās, un līdz ar to tas man dot neskaitāmi daudz papildus labas lietas, ko es varu izmantot darbā. Vēl Kongsberga, tas atkal jāsaka milzīgs paldies Modrim par visu organizēšanu un mūsu atbalstīšanu. Milzīgs iespējas par dažādām kompānijām. Bijām lielākajā militārajā ražošanā. Un skatoties viņu AI iespējas un izmantošanu, kādā veidā tas notiek un kā dažādi ieroči tiek ražoti un tā tālāk, tas milzīgs iespējas tīri uz mums, kā studentiem. Klāt visam lielākais ķirsīts, es teiktu, pievienotā vērtība ir networks, kas man arī vēl joprojām aktuāls ir. Jo mēs no dažādām absolūtu sfērām savācāmies. Mums bija ražošana, mums bija uzņēmēji, mums bija no maksājuma sfēras vairāk cilvēku.
mums bija no Latvijas mežiem un no farmācijas. Tā kā tas kurs savācās vienkārši fantastisks. Vēl joprojām uzturam kontaktus un viens otru atbalstam. Maģistra darba izstrāde. Mana maģistra darba izstrāde bija Centrālo banku digitālo valūtu ieviešanas implikācijas Baltijas tirgu. Un jāsaka, ar lielu Elīnas atbalstu arī veiksmīgi arī aizstāvēts, pabeigts. Ļoti lielu pievienoto vērtību manā darbā deva, jo būtībā izkāpu no komfortzonas, uzrunāju praktiski visus vajadzīgos cilvēkus, izmantoju, protams, arī savus kontaktus. Un tas deva iespēju arī padziļināti un ļoti veiksmīgi arī uzrakstīt to darbu. Un šobrīd, jāsaka tā, studēju RTU, arī šobrīd esmu doktorantūras studenta. Jā, turpinu tāpatās padziļināti savas sevis izspiešana no komfortzonas, jo visa attīstība notiek tajā brīdī, kad mēs izspiežam sevi no komfortzonas. Un jā, prieks kopā būt un tālāk mācīties, jā.